Kā izrakstīt e-recepti? E-receptes ārsts izraksta e-veselības sadaļā receptes. Pacients tiek atpazīts pēc personas koda, kur ārsts norāda uzsākot pacienta pieņemšanu, tāpēc izvēlētajā receptes formā pacienta dati no iedzīvotāju reģistra tiek iekļauti automātiski. Arī e-receptes izrakstīšanas datums un derīguma termiņš ir jau norādīts. Tos sistēmā aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pārejas periodā ārsts var izvēlēties norādīt vai nenorādīt receptes veidlapas sēriju un numuru. Ja ārsts tomēr izvēlas aizpildīt šo lauku, tad e-recepti obligāti ir jāuzdrukā uz recepšu veidlapas. Izrakstot parasto recepti, diagnozi nav obligāti jānorāda. Hailē zāļu nosaukums, nepieciešams ierakstīt izrakstāmo zāļu nosaukumu. Pēc nosaukuma pirmo burtu ievadīšanas sistēma no Latvijas un Eiropas zāļu reģistra atlasīs atbilstošās zāles. Kad tas ir paveikts, sistēma automātiski atlasa izrakstīto zāļu formu, atliek norādīt izrakstīto zāļu daudzumu un daudzuma mērvienību. To, kā zāles jālieto, ārsts brīvā formā ieraksta lietošanas norādījumos vai izvēlas no jau sistēmā uzrādītajām lietošanas instrukcijām. Obligāti aizpildāmie lauki sistēmā ir atzīmēti ar zvaigznīti, taču ārsts e-receptē var veikt papildu atzīmes, ja tādas ir nepieciešamas. Piemēram, norādīt zāļu saņēmējus aptiekā tās personas, kurām atļaut zāles saņemt pacienta vietā. Lai darbu pabeigtu, ārsts klikšķina uz pogas apstiprināt receptes izrakstīšanu. Recepte ir izrakstīta, dati saglabāti pacienta kartiņā. Informācija par izrakstīto e-recepti automātiski ir pieejama visām Latvijas aptiekām, kuras lieto e-veselības sistēmu. Izrakstīt e-recepti ārstam ir ērtāk, ja viņš izveido individuālo ārstniecības līdzekļu īso sarakstu ar biežāk izrakstāmajām zālēm. Šeit ārsts izvēlas zāļu reģistrācijas numuru un nosaukumu, kuru vēlas pievienot īsajam sarakstam un klikšķinu uz pogas pievienot. Kad izmaiņas īsajā sarakstā ir veiktas, darbu pabeidz, klikšķinot uz pogas saglabāt. Turpmāk izrakstot e-recepti, ārsts varēs izvēlēties zāles no sava ārstniecības līdzekļu īsā saraksta. Ārsts var atlasīt pēc noteiktiem kritērijiem un apskatīt izrakstītās e-receptes, klikšķinot uz saites izrakstīto recepšu saraksts. E-receptes var atlasīt norādot pacienta identifikātoru, jeb personas kodu, izrakstīšanas vai izsniegšanas datumu, kā arī pēc e-receptes tipa. E-recepšu atlasi var veikt arī pēc papildu kritērijiem, norādot izvērstās meklēšanas parametrus. Lai iegūtu meklēto e-recepšu sarakstu, ārsts klikšķina uz pogas atlasīt. E-veselība droši, ātri, ērti. Vairāk informācijas www.eveselība.gov.lv